DHL Express un Latvijas Futbola Federācijas rīkotais labdarības pasākums, kurā tiekas 20 Latvijas uzņēmumi, lai savāktos līdzekļus, ziedotu SOS bērnu ciemata futbola klases attīstībai. Redzēs, kā tad viņiem sokās. Mazliet pastāstiet par šī gada atmosfēru. Kāda tad ir sajūta? 20 uzņēmumu, tas ir tiešām ļoti daudz. 20 uzņēmumu, pareizi teicāt, tas ir īstenībā wow, jo pagājuši gadu bija 16. Sākumā varbūt visiem bija tāda nezināšana, kas pa turnīru, kas notiks un tā tālāk, jo ir ļoti daudz jaunas komandas. Bet kā pirmā švilpa nošvilpa, tā jau visi zināja, kas ir jādara, ka jāskrien, jāsporto, jāsit vārti. Pastāstiet, kādu uzņēmumu jūs šodien atbalstat? Viršus! Kāds šodien varētu būt viņu uzstādījums kā komandai? Vai viņi grib uzvarēt, vai viņiem mērķis ir varbūt labu futbolu nospēlēt? Viršiem vienmēr ir mērķis uzvarēt, tā kā neatkarīgi no tā. Jāskatās, kā ies, protams. Virši! 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 Jūs pārstāvat? Šodien pārstāvam veselības vēstniecību. Mēs pārstāvam Sportlandu. Latvijas federācijas pārstāvam. Kāda ir atmosfēra? Mēs šeit esam jau vairākus gadus, un kā katru gadu ir fantastiski. Futbols superīgs, atmosfēra ir fantastiska. Šogad ir ar lielāku vērienu un vēl iespējīgākas emocijas, bet turnīrs ir tikai sācies. Mēs esam visi draugi, partneri kopā izveidojuši komandu. Mēs īstenībā bijām viena no pirmajiem, kas šajā turnīrā piedalījās. Bija divas komandas, DHL un mēs. Un tagad jau sanāk 5. gadu mēs piedalāmies. Divas spēles vinnējām, vienu neizšķirtu, aizsargi pieļaut tādas kļūdas rezultatīvas nebūtu. Mums ir ļoti droša spēle, jo mums ir super vārdsargs mūsu vārtos stāv. Jūs pirms tam gatavojāties kaut kā šim turnīram? Mēs esam jaudīgi. Ļoti nopietni gatavojamies treniņi 2 mēnešu garumā. Man liekas, ir svarīgi ne tikai ikdienā spēlēt futbolu, patrenēties, bet arī kaut kāda mērķa vārdā, laba mērķa vārdā izdarīt kaut ko labu. Un visi, kas šeit spēlē futbolu, visi uzņēmumi, ziedo SOS bērnu ciematam dalības maksu, un tas viss aiziet futbola klases nodrošināšanai SOS bērnu ciematos.